Kafijas lapas ir jauns, daudzsološs resurss pārtikas ražošanas un farmācijas nozarēm. Ar lielu potenciālu, pateicoties to unikālajām īpašībām un bagātīgajiem sastāvam, šķiedrvielām, kalcijam, kālijam un mangiferīnam, kas var kalpot kā dabisks antioksidants. Pārtikas ražošanas nozarē. Kafijas lapas tiek izmantotas dzērienu ražošanai. Kafijas lapas ir veselīgāka alternatīva tradicionālajiem kafijas un tējas dzērieniem, jo tās satur vairāk polifenolu un mazāk kofeīna. Kafijas lapu pielietojums pārtikas ražošanas un farmācijas nozarēs parasti prasa to malšanu un pēc tam vai nu nepieciešamo vielu ekstrakciju, vai arī lapu izmantošanu maltā veidā. Rūpnieciskajā kafijas lapu malšanā tiek izmantot rotācijas dzirnavas, lodīšu dzirnavas un vibrācijas dzirnavas. Apstrāde rotācijas un lodīšu dzirnavās izraisa pārkaršanu, kas var novest pie dažu aktīvo savienojumu, piemēram, chlorogēnskābes un kvercetīna zuduma, jo tie ir jutīgi pret augstām temperatūrām. Vibrācijas dzirnavām ir trūkums, kas izpaužas kā nevienmērīga malšana, kas neļauj efektīvi iegūt derīgās vielas. Pamatojoties uz to, Globekor ir izstrādājis kafijas lapu malšanas tehnoloģiju, izmantojot telmu koloīdu dzirnavas. Telmu koloīdu dzirnavas spēja apstrādāt izejvielas, līdz tiek iegūta īpaši smalka suspensija. Pateicoties rotora ātrgaitas griešanai un minimālajam attālumam starp rotoru un statoru, šīs dzirnavas efektīvi homogenizē, emulģē un samaļ apstrādātās vielas. Tas ļauj iegūt viendabīgu produktu, kas ļauj iegūt maksimālo derīgo vielu daudzumu no kafijas lapām un palielināt aktīvo vielu biopieejamību galaproduktā. Globekor koloīdu dzirnavas izceļas ar stingru atbilstību pārtikas apstrādes prasībām. To strukturālie komponenti ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda, kas nodrošina izturību pret koroziju, vieglu tīrīšanu un minimizē piesārņojuma riskus. Pieejamā dzesēšanas sistēma novērš apstrādājumās izejvielas pārkaršanu un saglabā visas derīgās vielas, kas atrodas kafijas lapās. Pārdomātais dzirnavu dizains bez asiem stūriem un spraugām novērš baktēriju un citu kaitīgu vielu uzkrāšanos. Turklāt Globekor dzirnavas spēja apstrādāt biezus, viskozus un lipīgus produktus, kas ievērojami paplašina to izmantošanas iespējas dzērienu un uztura bagātinātāju pagatavošanai no kafijas lapām, kā arī no citiem augu izcelsmes ingredientiem. Un kādu aprīkojumu jūs izmantojat kafijas lapu malšanai? Dalieties ar savu pieredzi, izmantojot šādu aprīkojumu komentāru sadaļā. Vairāk informācijas par Globekor kafijas lapu malšanas tehnoloģiju un aprīkojumu var atrast, sekojot saitei pirmajā komentārā vai apmeklējot mūsu mājaslapu www.globekor.com.